Kā noteikt audzes šķēršlaukumu? Audzes šķēršlaukumu nosaka ar Bitterlicha relaskopu jeb arī Bitterlicha lineālu. Tātad šeit ir attiecībā 1:50. Šis izgriezums, kas ir Bitterlicham, pie vieninieka, šis izgriezums ir attiecībā pret no acs, cik es skatos, 1:50. Mēra šķēršlaukumu tā sadalots pa garāko diagonāli cirsmas vai arī nogabala, sadalot paraugu laukumos. Līdz 1 hektāram ir 4 paraugu laukumi, no 1 līdz 2 hektāriem ir 6 paraugu laukumi un tā tālāk. Tā ir noteikts ministru kabineta noteikumos. Paraugu laukums sadala attiecīgi pa diagonāli vienādos attālumos un mērot viendabīgās vietās. Stāvi vienā vietā un nedrīkst paiet nekur ne soli pa labi, ne pa kreisi. Vienīgi, ja aiz koka ir kaut kāds cits koks, var izdarīt šitā te, nomērīt un atpakaļ tajā pašā vietā. Un tā apkārt izgriežoties, vienā vietā nomēra visus kokus, kurus redzi, kas ieiet šajā izgriezumā. Kuri ir mazāki par izgriezumu, tos kokus neskaita. Jābūt kokiem, kuri ir lielāki par šo izgriezumu. Sareiķinot, cik tev koku sanāca apkārt izgriežoties, tā nomēra līdz 1 hektāram 4 reizes. Un pēc tam izreiķina vidējo aritmētisko, kas sanāca vidējais šķēršlaukums. Ja tev nepieciešama meža apsaimniekošana, sazinies ar mums.